Esmu atbraucis uz pilsētu, kuras pirmsākumi ir meklējami tieši šeit. Jūs neticēsiet. Šī pilsēta ir Daugavpils. 1836. gadā caur Daugavpili izbūvēja Pēterburgas-Varšavas šoseju. 1853. gadā pār Daugavu tika uzbūvēts pirmais tērauda tilts Baltijā. 1860. gadā, sakarā ar Pēterburgas-Varšavas dzelzceļa līnijas izbūvi, pilsēta kļuva par svarīgu transporta mēslu. Te krustojās dzelzceļi no Pēterburgas, Rīgas, Varšavas, Orlas un Šauļiem. Pēc dzelzceļa izbūves un dzimtbūšanas atcelšanas attīstījās rūpniecība un tirdzniecība. Kā tur mēs atrodamies, acīm redzot, vēsturiskā vietā, vēsturisks bruģis. Varbūt pastāstiet jūs kā zinošs cilvēks vairāk par šo vietu, par bruģi. Tātad 1860. gados Daugavpilī parādījies dzelzceļš. Attiecīgi Daugavpilī šķērso divi svarīgi dzelzceļi, un tāpēc viņš sāka attīstīties kā tirdzniecības un amatniecības centrs. Attiecīgi tirgus parasti būvēja blakus baznīcām. Tur pie Dito nama var redzēt katoļu baznīcu, kas tajā laika jau stāvēja. Un attiecīgi šeit šajā vieta bija trīs lieli tirgus laukumi. Tas ir zivs tirgus, maizes tirgus un sienā tirgus. Tas notika jau kopš 19. gadsimta vidūs. Un tas tirgus saglabājas līdz pat mūsdienam, kā arī vēsturiskais bruģis. Tas arī speciāli saglabāts, es saprotu, ir tas vēsturiskais bruģis, es tā redzu, viņš ir. Jā, tā Dito nama, šī liela tirdzniecības centra īpašnieki izdomāja atstāt šo vietu vēsturisko tieši tāds, kāda šī vieta bija agrāk. Tirgū dzīvi kūsāja un gaisā virmoja dabisks smaržu kokteils. Svaigas zivs, gaļa, piens, saknes, līns, koks, vasaras zāļu aromāti. Šī bija vieta, kur krustojās dažādas pasaules. Skaļi tirgotāji, rosīgi pircēji. Šeit saplūda skaņas un smaržas vienā noskaņā. Pirmās republikas laikā tirgus šeit turpinājies. Šeit parādījās lielais tirgus paviljons un tirgojas šeit diezgan daudz. Pēc 1938. gada preses ziņām trešdienās un piekdienās pilsētas tirgū ieradās ap 1000 zemnieku un tirgotāju, lai piedāvātu savu produkciju. Piemēram, 1932. gadā dibinātais uzņēmums Latgales piens nespēja apmierināt pilsētnieku vajadzības pēc piena produktiem. Tāpēc katru tirdzniecības dienu ar savu produkciju tirgojās ap 300 piensaimnieces. Tajā laika tirgus būvēja blakus baznīcam. Tur stāvēja lielā Aleksandra Nevska pareizticīga baznīca. Attiecīgi blakus viņai, tur, kur tagad ir tirdzniecības centrs Solo, tur bija dzelzceļa rindas, kur tirgoja ar saimniecības precēm, piemēram, āmuriem, zagiem un visu tam līdzīgo. Tur, kur tagad vienības laukums, tur bija jaunas viesu rindas, arī tādas veikalu rindas. Vienības nama vieta bija centrālais tirgus laukums, kur tirgus dienās zemnieki brauca no visas Latgales pārdot savu produkciju. Un blakus tā Aleksandra Nevska baznīcai, tur, kur tagad ir Andreja Pumpura skvērs, tur bija arī sava laika tirgus, viņa vieta atklāja parku, kas stāv līdz mūsdienam. Padomju Savienībā šeit bija centrālais kolhoza tirgus, un kopš 2002. gadā šajā vietā sāka būvēt tirdzniecības centru Ditons, kas tagad ir vislielākais tirdzniecības centrs Latgalē. Mūsdienās Daugavpils vēsturiskajā tirgus vietā tagad atrodas tirdzniecības centrs, kura teritorijā darbojas zaļais tirgus. Tā turpinot 19. gadsimtā aizsāktās tradīcijas.